Šodien raidījumā valsts apmaksāto medicīnisko pakalpojumu iespējas ne tikai poliklinikās, kā sevi pasargāt no alerģijas, nojošana jūsu veselībai, aicinām iepazīt Angliju. Jau 2 gadus Rīgā darbojas Latvijas Universitātes medicīniskās pēcdiploma izglītības institūta ārstu prakse. Šeit strādā endokrinologi, pulmonologi, neirologi un reumatologi. Pavisam 10 speciālisti, kuri pacientus pieņem no visas Latvijas gan ar ģimenes ārsta nosūtījumu, gan arī sniedzot maksas konsultācijas. Endokrinologi faktiski pārsvarā strādā ar cukurdijabēta pacientiem, kā arī pacientiem, kam ir vairogdziedzera slimības, retāk arī ar citām slimībām, virsnieru patoloģijām un hipofīzes patoloģijām. Valsts pasūtījums nozīmē to, ja pacients, piemēram, slimo ar cukurdijabētu, viņam ir tiešā pieejamība pie endokrinologa un nav nepieciešams ģimenes ārsta norīkojums. Pacients saņem speciālistu konsultāciju un saņem arī diabēta apmācību gan par cukuru paškontroli, gan par diabēta pacientu uzturu. Jāatzīst, ka cukurdijabēts ir ļoti sarežģīta slimība un faktiski tās radītās komplikācijas skar gandrīz visas orgānu sistēmas. Un nopietnākie sarežģījumi ir saistīti tieši ar asinsvadu bojājumu. Cukurdijabēts bojā gan mazos asinsvadus, piemēram, acīs, tāpēc joprojām pasaulē cukurdijabēts ir vadošais akluma cēlonis, gan arī lielos asinsvadus sirdī un smadzenēs. Tāpēc 2/3 no cukurdijabēta pacientiem mirst nevis no cukura svārstībām, bet gan no koronārās sirds slimības un tās radītajām komplikācijām. Un šī iemesla dēļ ļoti svarīgi ir saulaicīga cukurdijabēta diagnostika. Un riska grupā būtu tie pacienti, kuriem ir liekais svars, mazkustīgs dzīvesveids, kuriem ir cukurdijabēts ģimenes anamnēzē, īpaši pirmās pakāpes radiniekiem, un kuriem jau ir konstatēts paaugstināts asinsspiediens un paaugstināts holesterīna līmenis. Ja pacientam ir kāda cita endokrīna patoloģija, piemēram, visbiežāk tā ir vairogdziedzera slimība vai virsnieru patoloģijas, pacients pie mums griežas ar ģimenes ārsta nosūtījumu un tāpat saņem konsultāciju pēc valsts pasūtījuma. Ja pacientam ir kāda sarežģīta situācija vai neskaidrs gadījums, mums ir laba sadarbība ar visām lielajām universitātes klīnikām un pacients tiek nosūtīts ārstēšanai uz stacionāru. Praksē ir pieejama vairogdziedzera ultrasonoskopija un visas locītavu ultrasonoskopijas, kas gan ir maksas izmeklējumi, kā arī elpošanas testi, ko veic pulmonologs un arī alergēnu testi. Pacientam, protams, var ņemt visas arī asins analīzes un ar gulbu laboratorijas vai citu laboratoriju starpniecību tās tiek nogādātas un atbildes arī pie mums praksē. Ko tieši var redzēt, veicot vairogdziedzera ultrasonogrāfijas izmeklējumu? Mēs varam novērtēt vairogdziedzera struktūru, izmērus, tātad vai tur ir mezgli vai cistas, vai kādas hroniski iekaisuma pazīmes. Faktiski tas ir zelta standarts vairogdziedzera diagnostikā. Un mūsu mērķis faktiski pacientam ir nodrošināt labu speciālistu konsultāciju, kas pacientam nozīmē labu slimības kontroli un adekvātu ārstēšanu. Un mēs strādājam lieliskā komandā un priecājamies, ka ar savu darbu spējam palīdzēt arī citiem. Latvijas Universitātes medicīniskās pēcdiploma izglītības institūta ārstu prakse. Čaka ielā 50, ieeja no Stabu ielas. Ārstu konsultācijām varat pieteikties reģistratūrā vai arī pa tālruni 2711 52 26. Beidzot, atkal pavasaris ir klāt, kad ziemas apģērbu varam nolikt tālākajos skapja plauktos. Tūlīt jau viss sāks plaukt un ziedēt, bet šis laiks ir pats grūtākais tiem, kuri cieš no alerģijām. Kādēļ tas tā notiek?
Es visus šos procesus veicinu pirmām kārtām tātad iekšējo resursu trūkums, un otrais tas, ka mūsu ādas barjera nav sagatavota šai lietai. Āda dzīvojot mākslīgos apstākļos un drēbēs ir ļoti sausa, pārsausināta. Mēs esam viņu pārmazgājuši, lai nomāktu savu smaku vai smaržu, un rezultātā āda ir par sausu, un tādā sausa ādā, protams, alergēni iekļūst daudz dziļāk, daudz labāk nekā normālā ādas stāvokli, ka viņi būtu mikli, elastīgi, pareizi ādas tauku kārtiņu. Laikam kļūstot arvien siltākam, arī apģērbu izvēlamies brīvāku un atkailinātāku. Bet ziemas periodā nogurdinātā āda strauji reaģē uz kairinājumu apkārtējā vidē, ieskaitot saules starus un ziedputekšņus. Tātad te mēs redzam specifiskus izsitumus, ja? Protams, tās ir atloku virsmas, ieloku virsmas, ja? Te mēs redzam arī pirkstus, ja? Kas ir raksturīgs. Nu, protams, izsitumi te gan ir pa visu ķermeni, bet raksturīgā vieta būtu atklātā vieta, ja? Tur, kur putekļi var viegli nosēsties, ziedputekšņi, piemēram, kā tagad, ja? Uz kakla, uz sejas, ja? Pakausis, kā jūs redzat, arī ir skarts. Nu, un pacels, protams. Mēs dzīvojam arvien piesārņotākā vidē. Par to nav ko brīnīties. Arvien vairāk mums nepieciešamo ķimikāliju ir ap mums. Katru gadu pasaulē rodās 1 400 000 jaunu vielu, un katra no viņām var būt alerģiska. Bet tomēr mums ir nepieciešamās vielas, un šādā industrializētā ciešā sabiedrībā, dzīvojot visur vienveidīgos birojos vai arī mājās, neapšaubām mēs dzīvojam sliktākos apstākļos, un pilsētnieki ir sliktākā stāvokļa nekā laucinieki, jo viņiem ir laba vēdināšana, mums ir mākslīga vēdināšana. Un vēl viens faktors, kas rada problēmas, ir stresi, jo stresa situācijā pasliktinās ādas aizsardzība, tā kļūst caurējam alergēniem, mikrobiem, un līdz ar to būtu jāpadomā, vai nebūtu vērts pavasara eksāmena sesiju sadalīt 2 daļās, tāpat kā skolas izlaiduma eksāmens, un daļu likt arī rudens periodā vai ziemas periodā, jo neapšaubām tas uzlabot vispārējo tautas veselības stāvokli. Kā varam paši sevi pasargāt no alerģijām, kas var radīt arī nopietnas ādas saslimšanas un ne tikai? Ko darīt? Pirmais – sameklēt savu ārstu, noteikt savu ādas stāvokli, kas viņam ir vajadzīgs, noteikt savus alergēnus, to daram mēs, dermatologi, tā skaitā, un arī alergologi, un uzzināt, kas tad ādai trūkst. Un tā ir parastā substitūcija, arī piegāde. Tās ir omega augstskābes, tās ir nepieciešamās vitamīnu kapsuliņas, tā ir pareiza ādas kopšana ar pareiziem mazgājumiem līdzekļiem un ādas mitrinātājiem. Un te, protams, galvenā profilaks ir, par ko mēs esam sen aizmirsuši, tā ir viena daļa no eigēnikas. Tā ir situācija, kad mums jāzina, kam ar ko jāprecās, lai nebūtu alerģiski bērni. Tās ir ģenētiskas konsultācijas, un ja 2 alerģiskiem vecākiem bērns ir iedomāts radīt ziemas periodā, rudens periodā, viņam kā likums būs 2 reiz lielāka iespēja, ka viņš būs alerģisks nekā tad, ja viņš dzims pavasarī, vasarā. Tā ir statistika, un tie ir raksti, kas liecina par to. Mūsu klīnikā ir pilnas iespējas noteikt visas alergēnas. Jūs redzat tikai mazu daļu no mūsu iespējām, ja visi nemaz nevar nolikt vienā vietā šos alergēnu testus, kā arī, protams, ādas stāvokli mēs nosakam gan viņas taukainību, gan arī ādas mitrumu. Domājam laicīgi, lai neizraisītu tālākas problēmas, atnākam apskatāmies savas dzimuma zīmes, protams, varbūt par vēlu, bet ārstējam savus sēnes uz kājām un savlaicīgi sagatavojamies šim jaukajam periodam, kad esam kailāki, brīvāki un atraisītāki. Nu jau 10 gadu pasaulē ir pazīstams tāds jauns fizisko aktivitāšu veids kā nojošana, kas labvēlīgi iespaido veselību. Tas ir veids, kā saudzīgi un droši uzlabot ķermeņa tonusu gan vecāka gadagājuma cilvēkiem, gan cilvēkiem ar lieko svaru, gan iesācējiem, kā arī tiem, kuri vēlas atsākt nodarboties ar sportu. Tagad nojošana kļūst aizvien populārāka arī pie mums. Kas tad cilvēkam ir nepieciešams, lai sāktu nodarboties ar šo sporta veidu? Jā, vispirms par pašu sporta veidu vai fiziskās aktivitātes veidu kā nojošana, jo tas ir diezgan jauns un daudziem vēl nepazīstams, un bieži vien cilvēkiem tas pat liekas amizanti, kā tas ir, redz
staigājoši cilvēki ar nojām, un man pat ir manā praksē bijis tā, ka piestājas un pajautā, kur tavs slēpes. Nu, principā tas ir šobrīd vēl tas nezināmais, jaunais, bet kas tad tas ir? Nu, tā ir aktivizēta vai intensīva staigāšana ar speciālu nūju palīdzību. Var jautāt, kāpēc vajag speciālu nūjas iegādāties, mēs uz tāpat varam staigāt. Nu, kā jau es minēju, tā ir intensīva staigāšana, kas ir pa 46% efektīvāka kā parastā staigāšana. Kas vēl? Nu, jo mēs iesaistam 90% no mūsu muskultūras. Tātad, principā, ķermenis tiek ļoti pilnvērtīgi nodarbināts, iesaistīts gandrīz visas muskuļu grupas, un šādā veidā intensīvi kustoties mēs arī ceļam savu fizisko labsajūtu, veicinam sirds veselību, jo mēs šādā veidā pātrinam pulsdarbību. Pulsdarbību pātrinam pietiekoši fizioloģiski, lai šī fiziskā aktivitāte, vai es jau arī gribētu teikt sporta veids, būtu pieejams ikvienam. Nojošana ir viena no veiksmīgām metodēm, kas palīdz atslābināt plecu joslu, un lai mums šis atslābums rastos un būtu labsajūta pēc nojošanas, ir ļoti pareizi uzsākt nojošanu pareizā sākuma pozīcijā, vienmēr rokas brīvi, nolaižot lejā, turot gar sāniem un pareizi izdarot roku kustību, galvenokārt kustībā iesaistot plecu locītavu. Mēs ļoti maz izmantojam elkoņu locītavu nojošanas pareizā kustībā, tā ir plecu locītā, un pareizi šīs nojošanas kustības virzot, mēs ļoti, ļoti labi atslābinam plecu kakla muskultūru, kas principā ir mūsdienu problēmas galvas sāpēm, muguras sāpēm, un jau tālāk arī tai jomai, ko es gribētu teikt, kā garīgā veselība, jo pēc šādām kustībām mums ir labs prāts, mēs labi jūtamies, un līdz ar to daudzas saslimšanas un daudzas problēmas atvirzās prom, jo mēs esam fiziski aktīvi un mums ir laba pašajūta. Tūlīt ir klāta aktīvā turisma sezona. Tādēļ jau laikus ir vērts izvērtēt savas iespējas un tūru operatoru piedāvājumus, lai ceļojums nebūtu nogurdinošs, bet interesants un saistošs. Jau 20 gadu garumā turisma firma Skyline Travel organizē lidojumus uz Angliju. Vai jums neliekas, ka šī valsts ir viena no skaistākajām? Pāris stundu lidojuma, un jūs jau varat sākt iejusties vienas no Eiropas vecākajām pilsētām Londonas gaisotnē. Nevelti saka, Londona tā ir katram sava. Viens tajā meklē mākslu, otrs vēsturi, trešais modi, un tiešām tas viss tur ir, un ļoti koncentrētā daudzumā. Turisma firma Skyline Travel piedāvā 4 dienu ceļojumu programmu, kurā ietilpst nakšņošana 3 zvaigžņu viesnīcā, 2-vietīgos komfortablos no muriņos ar brokastīm blakus Hyde Parkam, Vaska muzeja apmeklējums jau pirmajā ierašanās vakarā, bet jau nākamajā dienā varēsiet vērot Karalisko goda sardzi, Nacionālo galeriju, Britu muzeju, akvāriju, kā arī vērot pilsētu no putna lidojuma, paceļoties panorāmas ritenī Londonas acis. Bet atpūtai varēsiet izbaudīt Lloyda Webera unikālo operas Spoka izrādi. Vēl būs iespēja aplūkot savām acīm arī pārējās ievērojamās vietas Londonā, par kurām iepriekš lasīts daudzos daļu literatūras darbos. Turisma firma Skyline Travel piedāvā arī 4 dienu ceļojumu pa Anglijas daudzajām pilīm. Vienas no skaistākajām ir Vorvīkas un Vindzoras pilis. Anglijā ir arī ļoti daudz mazu un skaistu baznīciņu un katedrāļu, ko ir vērts aplūkot. Šo ekskursiju programma tiek veidota sekojot turistu vēlmēm. Raksturīgi ir arī tas, ka Skyline Travel organizē ceļojumus mazām no 8 līdz 10 cilvēku turistu grupām. Iespējams arī pieteikties ceļojumam uz Londonu nedēļas nogalēs, lai vienkārši izdevīgi iepirktos. Izlidošana piekdienās, bet jau pirmdienas rītā jūs būsiet atpakaļ Rīgā. Ja ceļojumiem pieteiksieties saulēcīgi, iespējamas atlaides. Tuvākais brauciens ir paredzams jau no 11. līdz 16. maijam. Turisma firma Skyline Travel Rīgā, Skolas ielā 4, tālrunis uzziņām 26 102 405, 67 218 585. Iepazīties ar ceļojumu piedāvājumiem varat arī Skyline Travel interneta mājaslapā.
Pavasarīgs piedāvājums kurorta rehabilitācijas centrā Jaunķemeri. Aicinām Latvijā dzīvojošus pensionārus, maznodrošinātos un trūcīgos iedzīvotājus, invalīdus, politiski represētos, nacionālās pretošanās kustības dalībniekus, bijušos geto ieslodzītos, kara un darba veterānus, Černobiļas AS avārijas seku likvidēšanas dalībniekus. Cena no 20 latiem dienā. Piedāvājumā ietilpst 1 vieta 2-vietīgā numurā, 3-reizēja ēdināšana, medicīnisko pakalpojumu komplekss pēc Jaunķemeru ārsta nozīmējumu, minerālūdens vannas, dūņu aplikācijas, 4 kameru vai virpuļu vannas, ergoterapija, elektrodūņas, fizioterapija zālē, basēnā un kardiotrenažieru zālē, nojošana. Piedāvājums spēkā līdz 30. aprīlim. Izmantojiet iespēju uzlabot veselību. Cēsu internāta pamatskola, rehabilitācijas centrs ir otrās mājas tiem Latvijas bērniem, kuri slimo ar bronhiālo astmu un citām kroniskām plaušu slimībām. Tādēļ liela uzmanība skolā paralēli kvalitatīvam mācību procesam tiek veltīta darba audzināšanai. Brīvajā laikā bērni palīdz pieaugušajiem dārzā un iemācās visas praktiskās iemaņas. Un cik garšīgas ir pusdienas jau uz galda pašu izaudzētais. Parastās skolās pasaules bērni iet uz datorsalām un visu kaut kur citur un nestrādā. Mēs šeit skolā strādājam, kopīgi teritorijas, visu kaut ko citu, iemācāmies praktisku darbu. Skolā daudz uzmanības tiek pievērsts bērnu norūdīšanai un visa veida fiziskajām aktivitātēm. Kā mācības skolā vērtē tās beidzēji? Nekāda problēma ar veselību nav. Pat, kad es pabeidzu šeit 8. klasējā laikā, man jau tad praktiski nebija nekāda problēma ar veselību, jo tos visus gadus, ko es šeit nomācījos, es savu veselību pilnīgi uzlaboju. Skola piedāvā mācības pēc vispār izglītojošo skolu programmas no 1. līdz 9. klasei, bezmaksas medicīnas pakalpojumus, rehabilitāciju un ēdināšanu. Skola atrodas Cēsīs, ārpus pilsētas centra, Gleznaina parka vidū, un jau tagad vecāki tiek aicināti pieteikt bērnus visās klašu grupās. Tēti, kāpēc tu tā dari? Liecies mierā, tā ir tikai pērnā zāle, nekas cits. Nē, tās ir manas mājas. Nededzini, gribu dzīvot. Tēti, nededzini kūlu, lūdzu. Nededzini, gribu dzīvot.